Sveiki visiem! Sveika, Karolīna! Sveika! Vai tu varētu nedaudz ar sevi iepazīstināt, kas tu mums esi? Es esmu Karolīna Monakulma. Tas iespējams pašsaprotami. Es no 10 gadiem nodarbojos ar jāšanas sportu pie zirgiem. Pagājušajā gadā vasarā es nolēmu šo sportu tomēr nedaudz nolikt malā. Dažādu iemeslu dēļ, un tad sākās fokus nedaudz uz sevi. Diezgan daudz pēdējā gada laikā esmu ieguldījis savā mentālajā veselībā, savā pašā skatījumā uz dzīvi. Šobrīd es atkal piestrādāju pie zirgiem, taču lielāks fokus ir tieši uz mana personīgā brenda izveidošanu. Es lieku arī sociālajos mēdījos kaut kādu savu kontentu, veidoju savu būtību, nedaudz tādu networking ar cilvēkiem. Mēģinu tikai augt un attīstīties, un diezgan ļoti fokusējos uz to, kā izaugt digitālajā pasaulē, kā arī atrast savu nākotni, izveidot un nedaudz tā nestandartā varbūt augt uz augšu un attīstīties. Cik tev tagad gadi? Man tagad ir 18 gadi. Pabeidzi tikko Pabeidzu 12. klasē, vidusskolā pabeigt ar diezgan labiem rezultātiem. Un stāstīt kādā universitātē vai kaut kur tālāk? Pagaidām nav plānā stāties universitātē. Es nekad neatlieku to domu nākotnē. Iespējams, ka nākotnē es iešu universitātē, taču šobrīd es vairāk pievēršos kaut kādām digitālām izglītības iespējām, kādu kursiņu, ko es varu pamācīties mārketingu vai pārdošanu, mākslīgo intelektu un tā tālāk uz to pusi, kaut kas varētu noderēt man digitālajā pasaulē vairāk. Ok, un nedaudz atgriežoties pie zirgu tēmas, mēs tev visi noteikti pazīstam to, ka tu esi jātniece, bijusi jātniece. Varbūt tu varētu pastāstīt, kā tu vispār sāki ar zirgiem, kā tev viss tas aizsākās pašā bērnībā, kad tu sāki nodarboties to? Es uzaugu Inčkalnā. Kad tu sāki trenēties tur, ja? Kā uz maziem tiem ponijiem, ja? Es pat nesāku Inčkalnā trenēties jau no jātnieku skolā, bet es uzaugu 4 km no tās tāļa. Nopietni? Jā. Un tad es visu bērnību biju vienkārši apsēsta ar zirgiem. Es braucu uz katrām sacensībām, kamēr es vēl nejāju. Es braucu uz katrām sacensībām tikai skatīties, un tikai mammas arī grib jāt. Tā kā jau no jātnieku skolā skatīties, ja? Jā. Un tad, kad man bija 10 gadi, es beidzot pielauzu mammu. Un viņi man aizveda uz pirmo treniņu tieši jau no jātnieku skolā. Tad kaut kā tā apsēstība aizgāja. Es atceros, tieši tajā vasarā man bija izvēle, vai nu eju jāt, vai nu eju uz modes skolu. Okay. Kas ir ļoti pretējas izvēles. Un es aizgāju jāt. Sākumā tas bija vairāk tādā hobija līmenī, bet nepagāja gads, un es jau biju iekšā tajā sportā. Pirmais stālīts man bija tieši Laimes zemē. Tas netālu no Inčukas? Tas ir netālu no jauno jātnieku skolas, jā, otrā pusē aplim. Pie Airas Rēveles jāju, un tur kādus 4 gadus nojāju un iegūtu to šo mīlestību ar zirgiem, mīlestību ar sportu, vēlmi attīstīties. Un kaut kā nekad neiedomājos par to, ka varētu beigt to darīt kopš tā brīža. Tik ļoti ievelk iekšā, ka mammai tikai Maks varēja lēnām izcist. Un tev arī bija savs zirdziņš, Kukī. Kā tu tiki līdz savam zirgam, jo, savu zirgu iegādāties, tā ir liela atbildība. Tā ir liela atbildība, jā. Es diezgan daudz gadus nojāju bez sava zirga, taču es sapratu, ka es jau nonācu līdz kādi 110 centimetru sacensībās. Un ar latviešiem, ir latvieši, kas, protams, spēja arī uzspērties augstāk, bet ja es pat neesmu tik ļoti pieredzējuši, es jau biju nojājusi gan ar jaunzirgiem, gan ar visādiem, visu pēc kārtas, ko man tikai deva, to es jāju. Bet es sapratu, ka, ja es gribu tālāk attīstīties, man vajag kādu sporta zirdziņu. Un mums varbūt nebija līdzekļi, lai nopirktu jau gatavu sporta zirgu, kurš ir varbūt jau pieaudzis, jau lactos savus 120, 130. Jā, tā ir lielākā problēma, kad nopērk to jaunu zirgu, un tad tur cīnās tālāk. Jā, un tad man sanāca tāda situācija, ka man bija jāpērk tas jauns zirgs. Man, protams, visus gadus man ģimene ir ļoti, ļoti palīdzējusi, cik var, gan finansiāli, gan emocionāli. Un tad man arī sanāca vismaz to jaunzirgu nopirkt, kas jau ir daudz. Cik bija gadi? 4? Jaunzirgam bija 5 gadi, okay. Bet viņi bija knapi apjāti. Kukī tieši tikko bija laikam rikšojas pāris reizes, slēgšojas kordiņā un pati kājas tikko brīvi. Un aizbrauc pamēģināt pirmā diena, kad es mēģināju zirgus. Un man liekas, ka pēc 2 dienām es jau braucu ar Kukī atpakaļ piekabē mājās. Tad tālāk mums sākās mūsu ceļš kā privātajiem sportistiem. Jūs jauno jātnieku skolā sākāt viņu turēt vai kādā citā stāvī sākumā? Pašā sākumā mēs aizvedām uz jauno jātnieku skolu, bet tajā gadā mēs patiesībā braukājām pa vairākām vietām. Mēs bijām pāris mēnešus jauno jātnieku skolā. Un tad man paaicināja
uz Valmieru pastrādāt vienā stālī kā palīgam. Tad mēs aizbraucām uz Valmieru, tur par kuras kukiju nopirku. Tur es aizbraucu tajā vasarā, nostrādāju kā palīgs. Es gan vēl biju jauna tajā gadā, 14 gadi. Tā arī bija interesanta pieredze. Tā kā ar jaunzirgiem strādāja, vai tur sagloja zirgus? Vairāk palīdzēja saglot zirgus. Dažus zirgus arī pajāja, bet tur nebija gluži tāda iestrādāšana zirgu. Tas bija vairāk pakustināt. Un tad ar kuki arī paši attīstījāmies un strādājām. Jauna pieredze noteikti tajā stālī darba vietā tika aizbraukt arī uz pirmajām sacensībām uz Poliju. Wow. Jā, un uz Lietuvu uz dažādām sacensībām. Tās bija starptautiskas sacensības, ne tā Polija, kur tu biji? Polija tajā gadā tās nebija starptautiskas, tās bija parastās sacensības Polijā. Bet jebkurā gadījumā, jā, tas lielais ceļš, garais ceļš ar mašīnu aizbraukt, tas bija noteikti kaut kas vienkārši neaizmirstams. Ļoti laba pirmā pieredze. Pavisam noteikti nenožēloju. Bet tad tu mācījies attālināt, vai kā tu varēji savienot, vai tas bija vasarā? Kā tu vispār skolu to visu savienot varēji? Tad, kad man bija tie 14 gadi, tajā gadā es nemācījos vēl attālināti. Tad es laikam gāju vēl uz 9. klasi tieši gāju. Es biju domājis sākumā palikt Valmierā ilgāk, bet es sapratu, ka tomēr jāpabeidz 9. klase. Un tu mācījies Rīgā, ja? Vai kur tu Siguldā mācījos. Siguldā, okay. Jā, es atbraucu atpakaļ uz Siguldu. Noliku Siguldā vienā stālītī zirdziņu, pabeidzu 9. klasi, un tad jau arī 10. klasi es biju klātienē, bet ar 11. klases 2. pusgadu es sapratu, ka, tas bija ar 10. klases 2. pusgadu, es sapratu, ka es nevaru savienot. Es vēlos, man arī skolā sāka nedaudz grūti palikt, apgrūtinoši. Es sapratu, ka man vajag kaut kā citādāk menedžēt savu laiku, un es pierunāju arī vecākus aiziet uz tālmācību. Nebija grūti tālmācībā. Kā sēdēt pie datora, es nevarētu nosēdēt. Es personīgi, tagad skatoties no pieredzes, es uzskatu, ka tālmācība ir piemērota tikai un vienīgi tāda, ja tu kaut ko dari papildus. Okay. Ja tu vienkārši neko nedari, un tā ir tā doma, aiziešu tālmācības, varēšu kaut ko darīt, vai es varēšu tur brīvāk saplānot savu laiku, tas tā nestrādās. Vienmēr ir, jo vairāk tev ir ko darīt, jo vieglāk tev būs saplānot savu laiku. Ja tev nav ko darīt, tad tu visticamāk arī neko neizdarīsi. Tā kā man tas režīms diezgan ātri izveidojās jau tāds, ka es no rīta līdz vakaram esmu stālī un tad vēl pēc tam mācos. Tad man sanāca, ka man nebija izvēles un es tiku galā, taču, ja man būtu jāizvēlās izglītības ziņā, noteikti klātienes skola ir kvalitatīvāka. Tāpēc, ka tev sev jāpiespiež vai nemācīt. Jā, tu jau sev piespied, tur jau neviens tev nepaskatīsies, vai tu lieto mākslīgo intelektu vai nē. Tad jau bija? Tad jau bija mākslīgais intelekts, jā. Sēdi savā istabā, pats ar savu datoru un neviens jau tev nesko līdz pats savu atbildību. Bet kā eksāmenis bija nolikt pēc tam 12. tagad? Es sanāku 12. klasē tieši biju atpakaļ klātienes skolā ar 12. klasi, jā. Okay. Es sanāku pagājuši gadu vasarā aizgāju no zirgiem un sapratu, ok, labi. Nedaudz jānokoncentrējās, aizējām uz klātienes skolu, tomēr kvalitatīvi pabeigt skolu, Siguldas valsts ģimnāzija, ļoti laba skola. Un sākumā pirmos mēnešus bija ļoti sarežģīti. Es nevarēju pat noturēt fokusu uz visu mācību stundu. Tas bija tiešām sarežģīti, kamēr es tiku atpakaļ uz to, kā ir mācīties tieši klātienes skolā. Tas 40 minūtes nosēdēt. Jā, jo es jau biju diezgan ļoti pieradusi, ka es pats sev samanģēju laiku un viss. 20 minūtes pamācā paskrolot. Aptuveni, jā. Un bija arī ļoti bieži dienas, ka es nebiju skolā. Es pat bieži vien klases biedri domāju, ka aptuveni Karolīna šodien būs skolā vai nebūs skolā vai kā. Bet tādā ziņā ļoti labi, ka es biju mācījusies mājās, jau patstāvīgi mācīties. Un tad es kaut kad skolā pamācījos, kaut kad mājās. Un tā gada laikā es tiku līdzi, arī visu iemācījos, ko tur vajadzēja. Un tad beigās tie eksāmeni likās pat salīdzinoši vienkārši. Jā. Un kā bija tad, kad tu strādāji tajā Valmieras stālī, vispār motivācija un disciplīna, vai tev tas dabīgi vienkārši tā aizgāja un patīkās viss? Es personīgi esmu tāds cilvēks, ja es kaut ko daru, tad es ielieku visus 100% tajā. Un tā kā man bija ļoti svarīgi tas mans sports, tad es arī ļoti, ļoti centos, ļoti darītu. Motivācijas problēmas man tajā brīdī vismaz noteikti nebija, jo man bija tas mērķis, uz kuru seju. Un es tur arī gāju. Bet man bija 14 gadi, man bija savs zirdziņš. Es teiktu, ka man bija vairāk tādas bērnu problēmas, ka tur kaut kad gribās vairāk patusēt, kaut kad pirmās ko vēdas audruvis. Un es teiktu, ka es tajos gados esmu izklaidējusies vairāk nekā es tagad pēdējo 4 gadu laikā esmu izklaidējusies. Un,
Bija daudz kļūdas, ko es pieļāvu, ko es noteikti vēlreiz nepieļautu, bet tā noteikti bija pieredze. Es esmu pateicīga arī tai vietai, ka man piedāvāja tādu iespēju pastrādāt un gūt šo pieredzi. Un bija dienas, kad bija grūtāk, kad bija vieglāk, bet kopumā man liekas, ka ļoti labi tāda pirmā darba vietiņa ar zirdziņiem, jo nebija arī pārslogot liels darbs. Un bija diezgan pretimnākoši arī visādas iespējas bija. Un kā tev vecāki atbalstīja? Teica, jā, aiziet, darbojies visu. Vai no vecāku puses nebija nekāds spiediens? Ka viss kārtībā. Es teiktu, ka salīdzinoši nebija liels spiediens. Viss bija diezgan ļoti kārtībā. Manā mamma ir vienmēr atbalstījusi to, ka es eju uz saviem sapņiem un strādāju, un arī vispār vecāki un ģimene kopumā. Kad tikai redz, ka es attīstos, jo godīgi, kā es sāku, tajos 10 gados, tā no 12 gadiem es pa lielam biju vairāk stālī nekā mājās. Es arī paliku pa nakti stālī ar draudzenēm, Jā, tie noteikti bija piedzīvojumi, tie bija labākie gadi, tajos Covid gados it īpaši. Tajā laimes zemē, kad mēs jājām, visu laiku vienkārši palikām stālī, tādas tur muļķības darījām, mazbērni 12, 13 gadīgas meitenes. Vēl ar zirgiem. Var iedomāties, es zirgiem kopā un no rīta līdz vakaram stālī, tie bija ļoti labi gadi. Bet tad tālāk aizjot uz Valmieru, tas pat tagad jau pazudu, mēs runājam. Par vecākiem, par to, kā tev atbalstīja. Neatbalstīja. 14 gados, kad tu strādāji Valmierā. Jā, un tad man vecāki jau bija pieraduši, ka es pa lielam neesmu mājās, esmu pie zirgiem. Tad, tā kā man tētis strādāja Valmierā, tad sanāca diezgan izdevīgi, ka es varēju ar viņu kopā braukt katru dienu uz Valmieru. Un tad viņi pa lielu mani laida. Viņi redzēja, ka tas ir tas, uz ko es vēlos iet, un tad tādā nedaudz striķītī turēja, bet laida tādā garākā. Bet tu tur pat dzīvoji tā kā tur? Tajā vietā es vēl nedzīvoju uz vietas. Tur es braukāju katru dienu uz Valmieru, atpakaļ uz Siguldu. Ak, mans Dievs! Jā, bet tā kā man tētis arī brauc no tā gala, tad sanāca kopā braukt. 14 gados diezgan liela uzņēmība. Katru dienu 6 cēlos. Tu varbūt tev tas ielikt tieši tajos rāmjos, arī ļoti iespējams, jā. Visi šie gadi noteikti ir man ielikuši tieši tādā rāmī, kādā es esmu šobrīd. Un kā bija, kad kā tu pieņēmi vispār to lēmumu, kad nevarēsi vairāk savienot to zirgus ar mācībām un vispārējo? Tad, kad es aizgāju tā mācību? Jā, un tad, kad tu ar tiem zirgiem vairāk, ka nē. Tad, kad es no zirgiem vairāk, jā. Tas jau bija, kad es jau biju nostrādājis gan Valmierā, gan pēc tam Jelgavā, gan pēc tam arī Saldu, jā. Es vēl diezgan daudz nostrādāju, jo tad, kad es aizgāju tā mācībā, pēc mēneša man parādījās iespēja aizbraukt uz Jelgavu. Tad es pāris mēnešus nostrādāju Jelgavā stālī, kur tas bija vairāk uz sportu, un tur es arī dzīvoju uz vietas. Un tad tur es arī vairāk ar sporta zirgiem, ar jaunzirgiem. Bija dienas, kad es jāju 12 zirgus, bija dienas, kad es jāju 6 zirgus, un tas skaitījās maz. Tas skaitījās maz? Tas skaitījās maz. Bet tajā vietā tas bija tieši tas gads, kad mums ar Kukī tā komunikācija nedaudz varbūt samisējās, jo viņai sākās tādas nedaudz veselības problēmas, kuras es nepamanīju pietiekami laicīgi. Un tajā gadā, diemžēl, sanāca, ka mūsu tā sporta karjera nedaudz apstājās. Un man pašai savs pašvērtējums arī izbeidzās, un es nedaudz jau sāku degt ārā. Daļa tā, ka Kukī vairāk negribēja, vai viss kopā tur vienkārši? Tad, kad katru dienu sanāk, kad tu redz, ka tavs zirgs, kurš nekad nav stājies, pēkšņi stājās, tev sāka zust pašvērtējums, sāc meklēt kaut kādas kļūdas sevī, tad sāk ar citiem zirgiem iet sliktāk un tā ilgāk, un tu vienkārši sevi iestum tādā bedrē iekšā, kad saproti, ka viss vairāk nevar. Un tad es sapratu, labi, nedaudz pamainīsim tādu vidi, un es aizbraucu uz Saldu. Man Krista Kliesmeta, ko es pazīstu, vienkārši, manuprāt, mīļākais cilvēks pasaules. Viņa man palīdzēja atrast vietu Saldu, kuras vairāk strādāja ar jaunzirgiem. Un tad tur es arī nostrādāju nedaudz ilgāk par pusgadu. Taču es teiktu, ka tas jau bija tāds brīdis, kad es varbūt Kukī savācu veselību. Es iemīlēju varbūt zirgus no būtības vairāk, bet ar katru dienu es jūtu, ka es nevēlos būt šajā sportā. Jo tā vide ir diezgan toksiska. Salīdzinoši tā sanāk. Un lai arī man ir ļoti, ļoti daudz tuvu cilvēku tieši caur šo sportu,
Tas ir noteikti ļoti foršs sports. Es sapratu lēnām, ka tas nav tas, ko es vēlos darīt nākotnē. Jo es gribēju, bija brīži, kad es gribēju braukt uz ārzemēm, man bija iespēja braukt uz Šveici, uz Talu, kur pīšu švicars jāja, un man bija iespēja braukt arī uz Vāciju un citām ārvalstīm. Un es pieņemu, ka vēl daudz citām, ja es ļoti gribētu. Bet, ja meklēt atrodis kaut ko. Jā, tieši tā. Bet es lēnām sapratu, ka tas nebūs tas, ko es gribu darīt ilgtermiņā. Ka tas man nedaudz izteicina, jo es šajā sportā biju tik ļoti fokusēta uz sports, ka es aizmirsu, kāpēc es vispār sāku to. Nu, tad beigās vienkārši izdedz katru dienu no rīta līdz vakaram stāvlī, tad vēl mācības, tad vēl atkal un uz apli. Un tev arī nebija tie rezultāti, jā, jo tev, Tie rezultāti, jā, Jelgavā, kā viņi pakritās, tā saldu patiesībā pie Lāsmas Landmanis es nojāju to pusgadu, nedaudz ilgāk par pusgadu, un viņai ir tāds spečuks iejādē. Un pie viņas man jāšana, es pat teiktu, ka sastājās pa vietām. Es diezgan daudz arī iemācījos, kas ir par flatworku, par iejādīti vairāk, par ko esmu ļoti, ļoti pateicīga Lāsmai. Es tik daudz pie viņas ieguvu gan par zirgu uzturu, gan par jāšanu, gan vispār par zirga veselību kopumā, jo viņai tas zināšanu spektrs ir tiešām milzīgs. Tā bija vienkārši superīga pieredze, bet, diemžēl, sanāca tā, ka, lai arī es katru dienu gūstu, man ir jaunas iespējas, man ir jauni, tiešām ļoti labi sporta zirgi, ar kuriem es varēju jāatstrādāt, attīstīties. Un, ja iet runa par iespējām, tad paliekot tur, es tiešām varēju daudz augt. Bet tad, kad tu saproti katru dienu tu vairāk nevēlies būt tur, vienkārši jūties izdedzis, tu nevari izlikt visu sevi tajā. Un tad man likās, ka es bez mazvei tās iespējas matu grāvī, jo es nevaru atdot sevi. Es vienkārši aptuveni izdaru, ko vajag izdarīt, jūtos izdegusi, to neizbaudu, un īsti iegūmu nav tajā brīdī ne zirgiem, ne man. Tu vienkārši sajūti, ka tas nebūs laikam priekš tevis. Es teiktu, ka es ļoti izdegu. Jo es cik gadus biju tādā skrējienā, nedaudz nepadomāju par savu mentālo veselību. Un vienkārši skrēju, ka pienāca tā diena, kad man tas vairs neizturēja, un tad man bija jāsāk domāt par sevi. Un, diemžēl es tik vēl sāku domāt par sevi, ka sanāca jau pavisam tos zirgus atlikt pavisam malā. Un tad tur gāja mēneši gan pie psihologa, gan vispār strādāšana ar savu uzturu un vispārējo kopumā ar attiecībām, kas ir ģimenes attiecības un kopumā. Ļoti, ļoti liels darbs gan ar sevi, gan ar savu ikdienu. Un visu, lai es neizdegtu tā vēlreiz, kas man ir devis ļoti, ļoti daudz mācības. Noteikti ļoti daudz mācības. Un kā tas vispār, tu vienā dienā saprati, ka visu, un kā tu tālāk visu menedžēji, jo tomēr tu strādā stāvli ar zirgiem. Tu nevari tā vienā dienā pateikt, klausieties, tā, jā. Tev ir savs zirgs, tu nevari viņu izmest pļavā un arī viņam pateikt, tā, jā. Tas diezgan tāds garš process, lai vispār no tā iziet. Es teiktu, man bija ļoti bail no tā procesa. Es domāju, gan, ka tev bija bail. Zini, kā tu esi jau visu iegājis tādā ritenī iekšā, un tagad pēkšņi tu pasaki, nē, nebūs. Jā, visi jau. Neviens jau no malas īsti neredzēja. Visiem no malas likās, ka tur Karolīna, tur jau kāda man iespējas, man bija vienkārši fantastisks. Man bija vienkārši fantastiski cilvēki apkārt. Esmu tik ļoti pateicīga par to, kādas man iespējas tika dotas, kādas biju atradusi iegūs. Un tad saproti, ka pats vairs nevaru. Un tad saproti, bet cilvēks tev rēķinās. Tev vecākus tev rēķinās, tev ģimenes tev rēķinās, cik viņi naudu tev ielikuši. Tev treneris tev rēķinās. Visi arī tie zirgu īpašnieki, kur zirgi, kurš jāju un darba devēji, visi ar tev rēķinās. Un tad ir grūti. Es pat 2 mēnešus vienkārši turpināju spiest, pat vairāk kā 2 mēnešus spiest cauri, jo es taču nevaru vienu nodot, paies laiks un paliks labāk. Bet, protams, palika tikai sliktāk. Un tad es sapratu, ka ir tā diena, es jau runāju ar mammu pa lielam telefonā katru dienu raudot, ka es vairs nevaru. Un mēs runājam, ir jāiet projām. Es saku, man bija bail runāt ar visiem. Jā, bail, es domāju, gan. Man bija ļoti bail. Cik tev bija gadi? Man bija 17. brīdī, un es domāju, ko tagad par mani domās, visi mani ienīdīs. Ko domās par tevi? Jā, kad tik uztraukties, jo tā jau ir liela atbildība. Tu uzņemies atbildību par citu zirgu īpašnieku zirgiem, par, viens ir savu zirgu vienkārši pajāt un labi, padzīvos pļaviņā nedaudz vai tā. Bet tad, kad tie ir citu zirgu īpašnieku zirgi, tad jau tā ir diezgan ļoti liela atbildība. Bet, es sapratu, ka, ja beigās tur nesanāk ieguvumi ne man, ne tiem zirgiem, jo es nevaru vairs atdot tādu atdevi, kādu es varbūt gadu atpakaļ spēju iedot tajā brīdī.
Nu, un pienāca tā diena, ka es gāju arī ar savu darbdevēju, ar Lāsmu runāt par to, ka, diemžēl, situācija ir tāda, un patiesībā esmu ļoti pateicīga. Visi bija ļoti saprotoši. Protams, nevienam tā situācija nebija super fantastiska un labākajā formātā, bet bija diezgan saprotoši par to, ka, ok, tā ir, nu, tiksim ar to galā. Tas vēl pēc tam kādu mēnesi, man liekas, pusotru, vēl bija arī tajā stālī, palīdzēju. Nu, man liekas, tikai normāli, ja es pasaku, ka nav tā, ka es pēc 2 dienām esmu projām. Jā, protams. Jā, un tad, pastrādāju, un bija dienas, kad es domāju, nu, vai šī ir slikta izvēle, nu, vai es šo nožēlošu, vai kā, bet beigās es teiktu, ka es nenožēlošu šo izvēli, es domāju, ka tā bija ļoti laba izvēle, un tas tiešām bija ļoti svarīgi, lai es tiktu ielikt to darbu sevī, lai es varētu pārstrādāt visu to, kam es izgāju cauri, lai es varētu iemācīties, kā sevi turēt tādā disciplīnā, rāmī, bet tajā pašā brīdī arī padomāt, kā neiztekt un kā turpināt to darīt ilgtermiņā, lai neiedzītu sev vēl vienā tādā bedrē. Jā, tas ir ļoti grūti. Man liekas, sarežģīti saprast to robežu, nu, kurā brīdī tikai ir bišķi pa daudz un kurā vajag atkāpties uz atpakaļ. Jā. Ir daudz, man liekas, nejūt to robežu. Un tu tikai eji un dari. Visu laiku liekas, ka paliks labāk. Visu laiku liekas, jo ir jau brīži, kad paliek sliktāk, un tad atkal labāk. Bet ko tu būtu mainījusi, ko tu būtu varbūt darījusi savādāk, nu, lai neizdegtu, piemēram? Ko tu būtu darījusi, piemēram, savādāk? Es noteikti nebūtu ielikusi pilnībā visu sevi tajā. Es būtu nedaudz regulējusi arī ar savu sociālo dzīvi, ar savu uzturu. Es būtu noteikti arī gājusi pie psihologa, vairāk par tādām lietām domājusi, jo es biju tik ļoti tajā iekšā, ka es atliku pilnībā visu nost. Es nebiju uz vieniem ģimenes pasākumiem, es nesatikos ar draugiem, es nesatikos ar puišiem. Tā kā pilnībā nekas no tā, es biju vienkārši tajā. Visu laiku? Visu laiku, jā. Un tu vēl dzīvoji tur uz vietas? Es vēl dzīvoju tur uz vietas. Es noteikti būtu jau uzreiz sākus domāt, kā sabalansēt to ar vispārējo dzīvi. Jo tu nevari būt tikai vienīgi vienā, tev ir jāspēj padomāt arī par pārējām daļām no dzīves, vienalga, cik tas daudz ir. Un ja tu jūti, ka paliek sliktāk, tad nevis ignorēt to, bet uzreiz saprast, ok, ir tā, kāpēc tā notika, ko mēs varam darīt. Nu, uzreiz jau izanalizēt to situāciju un tikai tā tu varēsi saprast, ko tev darīt. Jo ļoti iespējams dažreiz tu saproti, ok, paliek sliktāk, tu izanalizē, varbūt, ka tev vajag reāli tur 40 minūtes darbu, to izanalizēt, tu vari iet tālāk. Citreiz tev vajadzēs ilgāku darbu. Nu, galvenais ir ļoti skatīties līdzi sev, kā tu jūties, kāds ir uzturs, kā tu guli. Tev bija slikts uzturs, jā, salēdi izgrīstē čipsīšus, cepumiņus, jā. Tad, kad tu nostaigā 45,000 soļus dienā, tad tu īsti neiespringsti par kalorijām. Tad tu vari ēst, ko tu vēlies, un tā kā man ļoti garšo šokolādi, tad... Okay, es saprotu. Jā, tad bija tā, kā bija. Bet, tagad pēdējo pusgadu es teiktu, ka es ļoti fokusējos tieši uz savu uzturu, uz savu miegu, uz savu fizisko veselību. Un tas ir arī tas brīdis, kad es varu ielikt savu darbu iekšā, kad es varu izdarīt, ko man vajag izdarīt un nejusties pēc tam slikti. Kad tu sako līdz visam savam miegam, uzturam, sportiskajai veselībai un kopumā savām domām un mentālajai veselībai. Jā, tad tu vienkārši būtu paņēmis vairāk kaut kādas brīvdieniņas, vienkārši aizbrauks prom no tā staļa un tad atkal viss būtu ok, varbūt. Noteikti, jā. Jā, man liekas, var riktīgi sajūgt prātā, ja tu visu laiku esi stālī un tā kā visu laiku ar zirgiem. Man liekas, tas ir diezgan daudziem, tā kā, kad tu ieej tajā, un tu nevari tikt ārā, jo tev liekas, nē, bet man taču obligāti tas jāizdara, man obligāti jāpakordo, tā kā, ja es to neizdarīšu, tad tas zirgs tur nokritīs un viss būs slikti. Tā jau ir, jā. Jo tas zirgs jau īsti nav inventārs, nevar viņu tā nolikt malā un aizbraukt, un tad, diemžēl, tā sanāk. Un plus, ja tev nav tā nauda, tad šajā sportā vai nu tev ir nauda, vai nu tu ieguldi milzīgu darbu. Jā. Protams, man bija ģimene, man palīdzēja, cik varēja, bet es biju tajā kategorijā, kas iegulda milzīgu darbu. Un tas mani noved ļoti tālu. Es uzskatu, ka es nokļuvu tiešām ļoti tālu iespēju ziņā. Man bija atvērta palielam visu pasauli šajā sportā, bet pa vidu es pazaudēju sevi, un ko tas dod, ka man ir tās visas iespējas, ja es esmu palikusi kaut kur pa ceļam. Jā, un labi, ka tu attapies un saprati. Tā tu varbūt vēl projām būtu tur visu kaut ko darījusi. Raudājis katru dienu un domājis, ka tas ir normāli.
Un ko tev vecāki pēc tam teica, kā jūs pēc tam tur tālāk to visu sakārtojat ar zirgu? Tu zirgs tev tur palika vai kaut kur citur pārvedi? Es zirgu pārvedu uzreiz uz māju pusi, vienā stālītī, kas ir tā kā ļoti netālu no mājām. Un to mūžu skatās. Jā, mēs pārvedām viņu uz to stāli un pāris dienas, kad viņa bija atpakaļ, man bija tāds plāns, ka es viņu jāšu. Bišķiņu pajāšu, iedošu varbūt kādu mīrnieciņam, jo viņai tāpat tā veselība tajā brīdī mēs vēl ar to strādājām. Jo šobrīd mēs saprotam, kas viņai ir, tas ir ļoti menedžējami, viss ir ok, tā kā var turpināt strādāt sportot, tad tajā brīdī mēs vēl nebijām noskaidrojuši, kas tas īsti ir līdz galam. Un tad sanāca, ka pāris dienas pagāja, un mēs braucām uz klīniku. Tikko esmu atvedusi zirgu, man bija kaut kāda naudiņa iekrāt, tikpat ātri vairs nebija naudiņas, jā. Un sanāca tā, ka nedaudz viņai bija ārstēšanās. Un tad es jau sapratu, ka man tam zirgam tomēr vajag sportu. Viņai ir jākustās, es nevaru to izdarīt. Un es atradu īrnieciņu, kas arī ar to zirgu darbojās. Viņas ļoti forši, viņas brauc uz sacensībām, viņas arī kaut kāds rozetītes novinēja. Viņa ir tāds ideālais reāli junioru zirdziņš. Viņa izies tos 120 uz vietām, un viņa arī, es domāju, ka 135, 140 varētu izspērties ar jātnieciņu. Tā ka zirgam vajadzēja sportiņu, sapratu labi īrniecīt. Tagad viņa novembrī kaut kādā oktobrī pagājušajā gadā aizgāja uz pārdošanos. Šobrīd viņa ir eko-ozolos, un viņa strādā uz to pārdošanos. Viņa tad meklē savu nākamo junioru jātnieciņu vai kādu jātnieciņu, kas ar viņu ir gatavs darboties un attīstīties šajā sportā. Jā, forši. Es domāju, ka noteikti atradīsies īstais jātnieks. Es arī tā domāju. Bet nav tā, ka tu tagad vispār neesi pie zirgiem vai tu esi pie zirgiem, jo, piemēram, ja es neatbraucu uz stāli kaut 2 dienas, man liekas, ka viss slikti. Man jābrauc uz stāli, man liekas, zirgiem viss ir slikti, un, piemēram, es nevaru ilgāk par 2 dienām bez zirgiem. Tev nav tāpat tās, piemēram. Tad, kad es aizgāju, man patiesībā laikam tas viss jau bija tik ļoti par daudz, ka es varēju 2-3 mēnešus pilnībā neierasties stālī. Tāpēc man arī bija svarīgi, ka tam zirgam ir kaut kāds īrnieciņš, ka ir kāds, kas pie viņa aizbrauc, jo man jau bija viss, varēja pilnībā bez, man nevajadzēja. Tad es sāku aizbraukt 1 reizi pajāt, 2 reizi pajāt, tā reizi mēnesī, 2 reizi mēnesī, kaut kad biežāk. Un tagad, kad sāku iet skolu uz beigām, man parādījās iespēja, man piedāvāja atkal pastrādāt ar zirgiem. Tomēr. Tad es tomēr tagad atkal esmu pie zirgiem. Šobrīd tas man vairs nav tā, ka es domāju tur gadiem ilgi ar to ņemties, ka tā būs mana nākotne. Man šobrīd tā ir vienkārši ļoti forša iespēja, kur pastrādāt, paralēli papelnīt naudu, un tad es varu strādāt, veidot savu to personīgo brandu un to savu nākotni, ko es vēlos uzbūvēt paralēli. Tad vienkārši tur piestrādāju, Tas sanāk, jā. Nē, tā jau baigi forši pie zirgiem dabā un tie dzīvnieciņi. Nevar to zirgu jau tā pilnīgi atmest. Tā kā nevar. Viņi visu laiku velk atpakaļ. Tur jau ir tā lieta, jo es jau arī tagad braucu, un man tie zirgi ir tik ļoti mīļi. Un tagad, protams, atšķirībā no tā, kā es tad, kad sportā, kad biju braucu, kad tikai sports, tad šoreiz tiešām braucu ar domu, ka es braucu pie zirdziņiem. Man ir svarīgi tieši zirgu attīstība. Man patiesībā šobrīd pilnībā vienalga, vai es tur laikšu kaut kādus lielos maršrutus vai nē. Man personīgi par sacensībām pilnībā nav manās interesēs. Tas ir, ja zirgam vajag sacensības, es aizbraukšu uz sacensībām, ja zirgam vajag treniņus. Es šobrīd lieku tiešām fokus uz to, ko vajag zirgam, lai zirgs justos labi un tad pati arī izbauda to laiku ar zirgu, lai nav tāda sajūta, ka tas ir vienkārši darbs, bet tomēr izbauda to procesu, citādāk ilgtermiņā nevar to pavilkt. Tā kā tev viens zirdziņš, ko tu darbojies vai vairāk? Šobrīd man ir ap 6, iespējams 7. Zirgi tik daudz. Jaunzirgi, ja? Iespējams būs vēl kāds, jā, visi ir jaunzirgi. Šobrīd man ir diezgan daudz, jā, tas bija tāds sākumā mājā domāju, labi būs mazais darbiņš ir piebraukāšu uz stālu, tur 3-4 zirdziņi tajā brīdī bija. Tagad jau tur ir 7. Ar kuriem 6 tagad strādāju, un iespējams tos vēl kāds, bet es nevaru teikt, ka es sūdzos. Man patīk. Bet cik tev daudz laiku tu saņem? Tā kā tev tas full-time job tā kā sanāk, vai tu vēl kaut kur piestrādā, vai kā? Citās vietās klātienē tagad nepiestrādāju, tik cik digitāli, ko varu to piestrādāju, bet
Bet palielam sanāk, ka gandrīz kā full-time job tu aizbrauc, un uz katru zirdziņu aptuveni stundu aiziet, tad sanāk aiziet. Bet es mēģinu parasti plānot, vai rītā es to izdaru, vai vakarā, un tad atlikušo dienu es varu plānot. Sev kaut kā citādāk saplānot, izdarīt. Taisnība gan man atkal ir tāds grafiks, ka es esmu no rīta līdz vakaram kaut ko daru, bet labi, šoreiz es eju jau ar citu pieredzi un saprotu arī kaut kad labi šoreiz pagulēšu, vai šoreiz aizbraukšu ar draugiem, satikšos, vai kaut ko tam līdzīgu, lai nenonāktu tajā stadijā, kur bija iepriekš. Nu, nepieļauj tās pašas kļūdas. Un arī, man liekas, tagad tev nav tas savs zirgs pie sevis. Tas arī daudz tik daudz neiespringsti, tā kā... Tas arī daudz dod, jo savs zirgs jau, savs zirgs jau vēlēs, protams, ir sacensības attīstīties, bet... Vislabāk, visperfektāk, vai viss tur... Jā, un tad viss inventārs un viss pārējais, tas patiesībā ļoti liels ieguldījums, gan emocionāli, gan fiziski, gan finansiāli. Jā, viss, ja tas ir savs zirgs, bet ja tas tomēr nav tavs zirgs, tad tu izdari to savu darbiņu. Jā, kas tieši tev skaties tiem zirgiem, bet tev nav jāiegulda tie 1000 un miljoni tajos zirgos. Jā. Un mazliet tu varētu pastāstīt, tad, ar ko tu tagad digitāli nodarbojies. Es zinu, tu taisi saturu daudz pašā angļu valodā, vai ne? Tu taisi saturu, tu motivē dažādas tur motivācijas, disciplīnas, coaching stāsti. Un kā tev bija tā ideja, ka tu sāksi tādu savu personīgo brendu vispār? Nu, es jau, tad, kad es ar zirgiem biju, tad es liku sociālajos mēdījos kaut kādus kontentu, postus. Un tad, kad es aizgāju no zirgiem, man bija tāds, man gribās turpināt. Kaut kādu brīdi es tiku, kā kaut ko liku. Un tad vienā brīdī sākās, ka varētu arī Instagramā likt. Man vienmēr patika tā ideja, ka tu liec publiski kaut kādu savu ikdienu, savas domas. Un tā kā man ļoti patīk psiholoģija, man patīk arī dalīties uz saviem kaut kādu savu pieredzi, uz savām kļūdām, ko es varbūt darīju citādāk, ko es esmu uzzinājis, piemēram, par psiholoģiju un tā tālāk. Un tad tagad es veidoju to savu brendu, es stāstu tur savu pieredzi, savas idejas, varbūt kaut kādus ieteikumus, kā attīstīties tālāk. Un tad es veidoju arī kaut kādu savu tādu digitālo pasaulīti. Es gribētu uztaisīt savu biznesiņu, savu produktu, ko es varētu pārdot, kas tagad vairāk iet darbā, tagad vairāk tajā ieguldīšos nākamos mēnešus. Tā kā grāmata kaut kāda vai... Kaut ko uz to pusīt. Okay. Kaut ko uz to pusīt. Bet, tur vēl tā. Tur vēl strādājam, tas ieliksim darbiņu un pāris mēnešus, un tad jau redzēsim, kā tas aizies. Pirms pāris mēnešiem jau tas patiesībā sākās tā, ka es sēžu mājās, ir kaut kāds janvārs, un es domāju, es nevaru izdomāt, kur iet mācīties. Es nevaru izdomāt, ko iet mācīties, bet es zinu, ka es gribu kaut ko darīt. Sēžu mājās ar mākslīgo intelektu, norunāju līdz 4 naktī par to, kā var nopelnīt digitāli. Okay. Un nākamajā dienā man bija savs Shopify veikals. Okay. Jā. Labi, Shopify diezgan ātri aizslēdzās, bet tad man uzrakstīja viens pazīstamais un pateica, hei, mēs pārdodam telefonu maciņus, varbūt arī gribu iemācīties. Un tad pāris mēnešus pārdevu telefonu maciņus. Arī nedaudz nopelnīju ar to. Un tad man diezgan ļoti ieinteresēja tā tieši e-komercija un digitālā pasaule, mārketings, pārdošana. Un es sāku skatīties līdzi gan e-komercijas tādiem kontenta publikācijām. Jā, kontenta publikācijām cilvēkiem, kas veido tieši par e-komerciju, par mārketingu. Tad es sāku sakot līdzi arī pārdošanai, kas ir high ticket sales un viss tā digitālā pasaule, high income skills. Un diezgan ļoti sāku fokusēties uz to. Un tad šobrīd es palielam arī mācos par to. Es varbūt neesmu vēl izveidojis sev to kā stabilu ienākumu veidu, taču es uzzinu par to vairāk, mācos. Kaut kādas iespējas arī ir pavērušās, rakstu kaut kādiem cilvēkiem, kuri to dara, lai kaut ko par to uzzinātu. Satiekos ar kādiem cilvēkiem, kas to dara, lai vairāk par to iemācītos. Esmu ļoti sākus arī lasīt grāmatas tieši par pārdošanu, psiholoģiju un tā tālāk. Un tad es tā kā veidoju, jo es zinu, ka sanāks, bet tas arī ir darbs, ilgs darbs, un tās iespējas tikai pavarās. Un ar katru dienu jūtu vienkārši, ka tiešām aizies un tiešām būs ļoti forši. Jā, jo tā jau ir nākotne. Visideālāk, ja būtu tāds produkts, kas pelna tev naudu un to arī, un tikpat labi, tad tu varēsi pievērsties tiem zirgiem, piemēram, tad tev būs, vairāk laika, piemēram, savam zirgam atkal un kaut ko tā, tad jau viss varēs atkal sakārtot. Ja tev jāstrādā gan stālī, jāpelna naudu zirgam, tas jau baigi grūti, tad viss ir atkarīgs no tevis, ja tev ir savs produkts,
tas produkts pelna tev, un tad to arī citas lietas tā kā darīt. Jā, nauda patiesībā diezgan ļoti atvieglo to visu zirgu būšanu. Nu, tas ļoti, ļoti atvieglo, bet es pat nezinu. Es domāju, ka es nākotnē arī nebūtu aktīvais nekāds sportists. Okay. Man būtu noteikti kāds savs 1 vai 2 zirdziņi mājās. 1 vai 2 zirdziņi. Tā, bet tas ir tādā tālākā nākotnes plānā, bet tas būtu tiešām tādā super mamīšu hobiju līmenī. Gan jau atrast kaut kādu citu jātnieciņu, kas arī palīdz ar tiem zirgiem, bet šobrīd vispār veidoju vienkārši par to. Man pat nav tāds tieši konkrēts plāns, vienkārši fokusējos to, lai tā nākotne ir stabila, lai es jūtos labi tajā versijā, ko es sev veidoju. Nu, lai tiešām tas, ko es izdaru, lai esmu arī priecīgi par to. Nu, un tad, varu sagrāt naudu ar vienu biznesiņu, otru biznesiņu, bet tas, protams, būs kļūdas. Un varbūt viens bizness nesanāks, otrs nesanāks. Kaut kad man arī kāda aplikācijas ideja, ko es vēlētos uztaisīt. Un tad es tikai mēģināšu, darīšu, un tad ar kādu jau aizrausies, ar kādu jau aizies. Galvenais tikai turpināt. Malacis, kur tev tāda motivācija, disciplīna? Ļoti labi. Es pat nezinu, kur man tāda motivācija, disciplīna. Man liekas, tas zirgi tev ielikšu. Es 6 no rīta vienmēr cēlies, braucu, darīju. Nu, tā kā man jau liekas, ka tas ļoti daudz ir ietekmējis. Laikam, jā, tas sports ļoti, ļoti daudz dod, jo arī ļoti daudz, kas ir tagad arī digitālajā pasaulē, kas nodarbojās ar šo biznesu. Es zinu, ka liela daļa arī ir šādi sportisti izbijušie, kas ir tiešām nopietni profesionālai sportisti. Tu iemācies rutīnu, tu iemācies disciplīnu, tu iemācies plānot laiku. Nu, un tu iemācies, kas ir lieli mērķi, tev ir lielas vīzijas, un tad tikai dari tālāk un aizjūt no tā sporta. Nu, es varbūt vairs neesmu tajā sportā, bet tās man vēlme attīstīties, vēlme būt augšā un to visu sasniegt, tā vēlme jau paliek. Vienkārši nedaudz nomainās virziens. Nu, tad tā arī sanāk, jā. Sports tiešām ļoti, ļoti daudz dod. Nu, arī tas, ka tas nenotiks pa vienu vakaru, parās kā sportā tev garš ceļš jāiet. Jā, jau lielai daļai ir tā problēma, ka grib vienā dienā sasniegt. Nu, mēs visi tam esam izgājuši cauri, ka liekas, ka tikai to vienu dienu tur aptuveni uztaisīs presītas workout, un tad man būs 8 paka. Bet kā mēs zinām, tas tā nestrādā. Vai vienu nedēļu paēdīs veselīgi, un visas tagad būšu top modeli. Bet tas sports jāiemācīja tīpaši ar zirgiem, ka zirgam jau pašam savu galvu. Un tad iemācies, ka tomēr tas aizņem laiku, pacietību, darbu, un galvenais to visu darīt konsistenti, katru dienu atkārtot, lai no tā, ka tu mātājies, tad dari, tad nedari. Tad jau tie rezultāti arī nāk, tad jau arī tu redzi tos rezultātus, tas, ka tās nav dienas vai nedēļas, tie ir mēneši un gadi. Kaut vai bišķiņi izdarīt, ja slinkums, kaut vai bišķiņi izdarīt, bet izdarīt. Tieši tā, manuprāt, 5 minūtes katru dienu dos vairāk nekā vienkārši 1 vai 2 stundas reizi 2 nedēļās. Ja tu kaut ko dari regulāri, tad tas jau ieiet kā tāds ieradums, un tad arī to ir vieglāk darīt nākotnē, labāk saprot, kā to darīt, nekā tad, ja tu ik pa laikam vienkārši tāds tagad tad labāk, regulārāk, mazāk, un tad tu redzēsi tos rezultātus nedaudz ātrāk. Un kā bija vispār pirmos video likt ar sevi runāt? Jo sevi ielikt ar sevi video, kur tu nerunā, tas vēl ir ok. Ja? Bet ielikt pirmo video, kur tu runā, es atceros, man bija jau tās. Jā, tā ir taisnība. Sākumā bija ļoti grūti. Es tāpēc arī sākumā neliku Instagramā, jo es zināju, ka Instagramā un Facebookā tur cilvēki man pazīst. Nu jā, pazīstam. Man bija vieglāk likt TikTokā, jo tur ir kaut kāda pusauģa, bet par tiem viedokļiem es jau diezgan ļoti... Man ir palielināta, ko pusauģi domā, man liekas, katram savu pasauli. Un tad es sāku likt kaut kādus video. Tāpat bija grūti. Liekas, klases biedri skatīsies vai kādi draugi skatīsies, un ko viņi tagad teiks, un vai aprunās vai ko, bet tas man diezgan ļoti iemācīja, ka, neviens cilvēks jau, vispār tas pēdējais gads man ir iemācījis, neviens cilvēks jau nezina, kāda tā situācija ir. Viņi redz kaut kādu virspusējo slāni, un tad viņi izdomā, viss tagad ir tā. Un tas man iemācīja saprast, ka, nav jēgas iespringt, ko domā cilvēki, kur tevi nepazīst. Iespējams, tāpēc arī man bija grūtāk likt Instagramā, jo tie cilvēki man pazīst, viņi zina manu situāciju. Un ja viņi kaut ko teiks, tad tur būs kaut kāds stabilāks, balansētāks iemesls, un tur būs kaut kas arī, ko es varēšu, kas būs jāņem vērā. Bet es sāku likt TikTokā,
man sāk rakstīt cilvēki, ka viņiem pat patīk, ko es daru, kas motivē. Tas ir tik forši, ne? Ka uzraksta kāds, kaut vai viens cilvēks uzraksta, bet tā. Un tas patiesībā dod ļoti lielu motivāciju. Ja kāds uzraksta kaut vai 3 vārdus, tā kā keep going, turpini darīt, tas dod ļoti, ļoti daudz un motivē. Protams, būs tādi, kam nepatiks, kam tas neinteresēs, bet tie skatās citus video. Pa lielam arī, ja viņi kaut ko ieraksta, tad es neļauju īstam aizņemt savas dienas laiku, savas domas. Es turpinu darīt, jo es zinu, ka ir cilvēkam tas interesē, es zinu, ka man tas interesē, es zinu, kāpēc es to daru. Un tad es sapratu, ka varētu sākt arī likt Instagramā. Un sākumā es liku tikai kaut kādus tādus īsākus video. Un tādus skaistākos, jo tev neliekas tā, ka Instagrams ir tāds prestižs, tāds skaists, un TikToks ir vairāk tāds, visu liekas. Man arī tā TikTokā man iet viss pēc kārtas, bet Instagramā tu ļoti sako līdzi, ko tu liec, kādu video, kādu domu tur izpaudi, kādu tur mēģina kvalitāti. Man ir bijuši periodi arī, kad vēl Instagramā tā kvalitāte tur čābīgi iet, un arī tagad es mēģinu uz to nedaudz lielāku fokusu likt, bet beigās arī ģimenei patika. Jā? Vienīgais ģimene grib, lai es lieku latviešu valodā. Jā, bet tev ļoti labi ar angļu valodu. Jā, man ir labi ar angļu valodu, bet es tagad sāku domāt, varbūt pamēģināt arī latviešu valodā un paskatīties, kas man labāk strādā. Bet tu taisīt jaunu akontu vai likt tajā pašā? Es tagad par šo domāju. Man ir tā vēl tāda dilemma, vai taisīt jaunu akontu vai mēģināt tajā pašā ar subtitriem angļu valodas. Bet es noteikti būtu kaut kas tāds, ko es gribētu arī patestēt nākotnē, paskatīties, kas iet labāk. Jo Latvijā varbūt tieši nesen man arī šo ieteicu likt latviešu valodā kontentu, jo Latvijā ir mazāk tā sacensība, mazāk konkurentu. Jā. Un tu jau vieglāk uzbūvēsi to savu bāzi. Un ārzemju tajā konkurencē ir grūti iesprāgties. Tas ir grūti, jā. Bet, tā kā man vīzijas ir liels, es neredzu īsti limitus savai dzīvei. Tad, kad tu izspraucies ārzemēs, tad tu esi izspraucies ārzemēs. Bet, protams, līdz tam ir jātiek. Tad vēl tāda dilemma, kā es vai likšu abās valodās, vai turpināšu angļu valodā vai latviešu valodā, bet noteikti būs arī tāds periods ar testēšanu nedaudz. Jā, jo es, kad sāku likt, tas arī sākumā, bet es tieši gribēju likt latviešu valodā. Man jau sākumā bija tās mērķis, visi ir jāliek latviešu valodā, jo ļoti maz kontents pa zirgiem ir latviešu valodā. Angļu valodā jau tu visu kaut ko var atrast, pa zirgiem. Es tieši gribēju latviešu valodā, un mamma man tieši, kāpēc neliec angļu valodā? Man otrādāk tieši. Liec angļu valodā, liec angļu. Es saku, ko es jaunu profilu tagad taisīšu, jo nebūtu forši miksēt. Zini, kā daudz bērni nezina to angļu valodu, un tad viņi man seko taču latviešu akontu, un tagad es sākušu likt anglisku, viņam būs tāds, kur tā latviešu valoda palika, jā. Tā ir taisnība, jā. Bet tad varbūt ir reāli jātaisa cits akonts, bet atkal baigi čakarīgi, tev ir dīvaini. Tas jau 2 reizes vairāk laiks uzreiz. Jā. Vienīgais mākslīgo intelektu var nomainīt valodu. Tas jā, bet man liekas, viņš latviski. Redz, ja tu uzfilmē angliski, viņš latviski baigi slikti, man liekas, to balsi uztaisīs. Varēs dzirdēt, ka tas mākslīgais. Jā, varētu būt, jā. Jebkurā gadījumā. Jā. Tagad tev arī, man liekas, ka vairāk tā bāze ir tieši latviešiem. Es tieši arī gribu. Tu jau arī, tieši tavu skatītāji ir arī latvieši, tad jau arī tas ir latviešu valodā. Jā. Bet tā, ja es arī liktu angliski, tas, protams, arī būtu, ja man būtu atsevišķi profils angļu valodā, tas jau arī būtu tāds plusiņš. Tas būtu arī, jā. Bet jāatrod tam laiks ir. Jā, un vēl dubultāt to pašu norunāt angļu valodā. Tā ir taisnība, jā. Tas aizņem patiesībā liekas tikai, ka tur, ko tur ielikt video, tas tur 2 minūšu video ieliek, bet viens jau neredz, ka tu uz to 2 minūšu video pavadi dažreiz 40 minūtes. Kaut ko teikumu 3 reizes izsakies nepareizi. Jā. Safilmēt, samontēt visu pārējo un beigās aiziet visu dienu. Bet tu neesi tāds perfekcionists, ka tev gribas perfekto video ielikt. Tā, kad, šits nesanāca vēlreiz pārfilmēšu, šits nesanāca, Un sākumā ar to bija ļoti grūti. Es gribējās visu perfekti, visu ideāli, bet tad es sapratu, ka tāds nestrādā. Un es sāku vienkārši likt pilnībā visu pēc kārtas. Visas idejas, kas matās. Patiesībā tā jau ir galvenais ir likt to kontentu regulāri. Un galvenais ieliec kaut ko, jo bieži vien aiziet arī tie video, kas varbūt ir sliktākā kvalitātē, varbūt domu labāk izsaki. Tu jau nekad nezini, kas tur izsitīsies. Un labāk, ka tev kaut kas izsitās, nekā ka tev nav kam izsisties. Un ar laiku jau tāpat liec, un ar katru video, pat tad, ja sākumā tie video ir regulāri, bet nav tik laba kvalitāte, tad ar laiku jau tāpat tā kvalitāte pacelsies, jo tu to turpini darīt, tu turpini mācīties, Un neviens jau tik ļoti neskatīsies to, kā viņai 3 pikseļi ir tur
mazāk vai vairāk, un tāpēc tagad vispār vairs nekad neskatīšos viņu uz pasaules. Jā. Jo man arī tā ir tos video, kurus vispār nepievērš uzmanību, tie kaut kā aiziet, tie pēkšņi tur šēri ir, raksta komentārus, visi. Ar tos video, ko es bišķiņ pacenšos, nē, tiem 20 laiki nevienam tas video. Es tā centos pie tā video, un neviens viņu neskatās. Jā, dažreiz nosēd vairākas stundas pie tā video, un domāju, šis aizies. Un beigās nevienam neinteresē. Jā, pilnībā nevienam. Un tad es uzfilmēju kaut kādu tur aploku, ja, un pēkšņi visu onkuļi tur raksta pa aploku, un visiem patīk, un tā es domāju, Jā, tā ir taisnība. Tāpēc ir svarīgi likt visu pēc kārtas. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Un kā ar heiteriem, ir kaut kāds heits vai nav? Man laikam ir ļoti paveicies, jo man nav pagaidām nekāda heiteri. Ir varbūt kaut nezinu, viens komentārs nedēļā, kas kaut ko ieraksta nedaudz stulbāku, bet man liekas, ja tu neieraksti kaut ko, kas ir tiešām... Ir cilvēki, kas ir ierakstījuši ar domu, lai man palīdzētu, piemēram, lietas vairāk runājot par to, tas varētu vairāk iesaistīt. Un tad tu paskaties tāds, ok, šo es varu ņemt vērā, es varu patestēt. Es arī pasaku bieži vien paldies, tā kā, ja dod tiešām ieteikumu, man liekas, tas ir vērtīgi. Ir ļoti svarīgi arī paklausīties ieteikumos. Bet ja viņš vienkārši pasaka, tev viss ir slikti, tev vienkārši garām pilnīgi... Tad, kāda viņam atšķirība? Jā, un tad kāda jēga man to... Es esmu paprasījusi, tā kā, ok, ko man uzlabot? Jo man jau interesē attīstīties. Ja tev liekas, kaut kas nav labi, tad pasaki, kā es to uzlaboju, ko es uzlaboju, un tad es arī centīšos. Bet ja tu vienkārši pasaki, ka nē, ir galīgi garām, tad es neuzskatu, ka tam būtu jāietekmē kaut kādā veidā manu dienu. Jo viņš pat nav tik ļoti pacenties, lai pateiktu tieši, kas viņam tur nav paticis vai ir paticis. Nav komatu salas, ne punktiņus, ne lielos burtus. Tieši tā, jā. Facebookā tu neliec ārbūt, bet Facebooks ir tur... Cilvēki pilnīgi no citas planētas. Tur, es nezinu, tur tādu heitu raksta. Labi, man ir tur daudziem video, visu kaut kas sarakstīts, bet es domāju, Instagramā neviens neko neraksta. TikTokā uzraksta, bet Facebooks, tur tā somīts un tie opīši, tie dīvāni eksperti, tur ir urājiet. Iespējams, ja es liktu latviešu valodā, tad man būtu ar to vairāk problēmas. Jā. Bet es lieku arī Facebookā, bet tas ir tā kā no Instagram uz Facebook. Jā, man arī tāpatās, jā. Jā, es ielieku Instagramā, tu man ieliekās Facebookā. Patiesībā, Facebookā ieeju maksimums reiz nedēļā. Jā, tā ka es pat neredzu, kas tur notiek, nenotiek, daļai video pat nav nevienas tur sirsniņas uzspies, ko ģimene ir uzspiedus īkšķīt un dzīvo tālāk. Varbūt arī kaut kad Facebookā aizies tālāk, bet šobrīd tas ir tāds automātiski vienkārši, lai iet, lai ir kaut kas regulāri. Nav tur sanācis vēl. Paldies Dievam, nav vēl sanācis nekāda tāda aso komentāra, bet es šaubos, ka man tā tik ļoti ietekmētu. Es nelasu par tos komentārus. Ir īpaši Facebookā. Facebookā tā somīts, tur sarakst kaut kādas mistiskas. Es domāju, no kurienes tu vispār to izdomāji? Es nezinu. Facebooks ir kaut kāds unikāls. TikTokā raksta. Bet, zini, TikTokā arī, ja uzrakst kaut kādu heitu, tad viņš parādās tajos, zini. Jā, viņš ir paslēpts uzreiz. Paslēpts, jā. Bet es domāju, kas tāds esi, lai tu kā uzrakstītu? Es nezinu. Es vispār neņemu galvā, jā. Jā, es palielam tāpat. Jā. Katram cilvēkam jau var būt savs viedoklis. Katram cilvēkam tā pieredze ir citādāk, skatījums ir citādāks. Un tas jau ir loģiski, ka vienam viena lieta liksies pareizi, nākamajam nebūs pareizi. Un ļoti iespējams taisnība ir abiem. Vienkārši katram ir cita situācija. Ja viņam ir tāds viedoklis, labi, tas ir viņa viedoklis. Viņš jau nezina īsti, kas notiek manā dzīvē. Tad kāda jēga man ņemt kaut ko vērā, ja es zinu, ka tas cilvēks nemaz nezina manu situāciju. Jā. Skaidrs, man liekas, ļoti jauki, Karlīna. Paldies, ka tu pastāstīji. Cerams, ka tu motivēji jauniešus un bērnus arī likt kontentu, liekat video, filmēties. Liekat video, jā. Tas ir ļoti vajadzīgi, jo mēs jau visi tagad sēžam telefonā. Viss notiek telefonā. Tā ir taisnība. Visiem ir telefons rokās visu laiku. Pat mašīnā sēžot un nedrīkst sēdēt mašīnā telefonā. Tā ir taisnība, jā. bet man ir tāds, viss ikdiena ir telefonā. Bet, ja es varētu dzīvot ar podziņu telefonu un pacelt telefonu tikai, lai, ielikt video, man ir tāda ideja izmetusies, ka es varētu nopirkt podziņu telefonu un izmantot telefonu. Es domāju, es varētu. Jo ļoti daudz ir izdarīt datorā un telefonā es varu tik cik safilmēt un ielikt video. Es jau tā esmu, cik varu minimizējusi to telefonu lietošanu un tas, ka tos video salikt tur loģiski vajag telefonu.
Un tad aizskrolojos viens video, vēl viens Otrs video. video, O, labi trešais ideja, un- labi ideja. Soundiņš labs un tā. Vai ne? Tā ir, diemžēl, jā. Nu labi, mieši tev paldies. Paldies tev par uzņemšanu. Un tad jau atkal tiekamies nākamajā epizodē. Atā! Tā!